Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā mēs varam reizināt algebriskās daļas, ja mums saucējs vai skaitītais ir vesela izteiksme. Kaut kāda izteiksme, kuru mēs uzreiz nevaram saīsināt. Tātad mums šādas izteiksmes vajag sadalīt reizinātājos. Es beigās, lai jums būtu vieglāk, atstāšu linku uz sarakstu, uz video sarakstu, kurā sīkāk tiek stāstīts par to, kā mēs varam izteiksmes sadalīt reizinātājos. Tātad tas varētu būt reizinātāja iznešana pirms iekviņas, piemēram, saīsinātās reizināšanas formulas vai arī grupēšanas paņēmiens. Tātad aplūkosim pirmo daļu. Tā, redzam, man ir izteiksme n plus n kvadrātā un 19n plus 19. Tātad pirmais, ko es daru, es domāju par to, vai es varu iznest reizinātāju pirms iekviņas. Mūsu gadījumā es to arī darīšu. Ja es nevarētu to izdarīt, tad es domātu, varbūt man šeit vajag izmantot formulu vai arī sagrupēt kaut ko. Bet tagad iznesīsim pirms iekviņas kopīgo reizinātāju. Tad tas mums būs n. Iekviņās mums paliek 1 plus n. Saucējs mums būs tāds pats, jo ir 10n jeb 10 reiz n. Tur ir paslēpta reizināšana. Tā reizināt, skaitītais mums būs 40. Saucējā es redzu, ka es varu iznest pirms iekviņas reizinātāju 19. Iekviņās man paliek n plus 1. Tātad, es tagad redzu, ka man ir vienādas izteiksmes, varbūt vienādi skaitļi, vienādi reizinātāji, tātad es tos vienādos reizinātājus vai arī kopīgo varu saīsināt. Saīsināt nozīmē izdalīt. Tātad, galvenais atcerēties, ka vajag dalīt vienu no skaitītāja, otru no saucēja. Vienalga, kurā daļā. Skaitītājs saucējs. Tātad es redzu vienādu izteiksmi 1 plus n un n plus 1. Es dalu katru izteiksmi ar 1 plus n un rezultātā iegūšu vienniekus. Tagad skatos, es redzu, ka man ir n un n. Es abus divus dalu ar n, rezultātā iegūšu vienu viennieku un viennieku. Tālāk redzu 10 un 40, varu izdalīt ar 10, šeit būs 1 un šeit būs 4. Tagad, lai jums būtu vieglāk saprast, es uzrakstīšu visu reizinātāju. Tātad 1 reiz 1 reiz 4, tas būs skaitītājs. Saucējā es iegūšu 1 reiz 1 reiz 1 un reiz 19. Tā, tagad atliek sareizināt. Tā, skaitītajā man būs 4, saucējā 19. Neko vairāk es izdarīt nevaru, tāpēc tāda mums būs atbilde. Tātad atbilde skaitās tāda daļa, kurā es neko vairāk nevaru izdarīt. Aplūkosim otru piemēru. Vienādības zīme, un tagad skatos. Man pirmais skaitītājs ir izteiksme. Vajag to sadalīt reizinātājos. Redzu, ka varu iznest pirms iekviņas reizinātāju x, iekviņās man paliek x mīnus 4. Saucējā paliek tas pats 9x. Reiz skaitītāju pārrakstīšu un saucējā redzu x kvadrātā mīnus 16. Tātad, neko iznest pirms iekviņas nevaru, vajag izmantot saīsinātās reizināšanas formulu. Šeit mums būs kvadrātu starpība. Tātad, es atceros, ka rezultātā es iegūšu 2 iekviņu reizinājumu. Tātad pirmajā iekviņā man būs x mīnus 4, otrajā x plus 4. Vienalga varu rakstīt arī plusu pirmo, pēc tam mīnusu. Vienalga. Rezultāts būs viens un tas pats. Tagad sākšu saīsināt.
x mīnus 4 un x mīnus 4 man ir vienādas izteiksmes, rezultātā saīsināšu, iegūšu vienniekus, pēc tam x un x arī aiziet. Tā, un tagad paliek 9 un 45. Es varu izdalīt ar 9, devītnieks aiziet, paliek vieninieks, nevis 9, bet viennieks, un 45 dalīts ar 9, rezultātā iegūšu 5. Tā, 1 reiz 1 reiz 5 būs 5, 1 reiz 1 reiz 1 un reiz vesela izteiksme x plus 4, rezultātā dos man x plus 4. Tad redzu, ka neko vairāk es izdarīt nevaru, tāpēc šāda daļa man būs atbilde. Aplūkosim pēdējo piemēru. Tā, es redzu, gandrīz vienādas izteiksmes. 10 mīnus 3n un nevis 10, bet 3n mīnus 10. Nu jā, bet viena bēda. Tur taču vienā no sākuma ir 10, otrajā ir 3n, tad starpība. Viņi nav vienādi. Tātad man vajag samainīt vietām elementus, vienas izteiksmes elementus, un dabūt vienādu elementu secību. Es to varu izdarīt, bet tad man vajadzēs iznest pirms iekviņas mīnusu. Ja man ir kvadrāts, tad zīmes nemainīsies. Bet es izdarīšu tā, es samainīšu vietām to pirmo daļu. Tā, tātad man ir mīnus, atveru iekviņu un uzreiz mainu vietām. Tad būs 3n mīnus 10. Tā, saucēju pārakstu būs 3 reiz. Tā, un šeit man būs mīnus 30n dalīts ar 3n mīnus 10 kvadrātā. Tā, tagad es varu saīsināt. Tātad svītro nost 3n mīnus 10, rakstu viennieku. Un šeit es zinu, man ir kvadrāts. Tātad es varu saīsināt vienu iekviņu. Un man būs nevis kvadrāts, bet pirmā pakāpe. Tā, tagad saīsinu 3 un 30. Šeit būs 1, jo 3 dalīts ar 3 ir 1, un 30 dalīts ar 3 būs 10. Tā, vairāk neko saīsināt nevaru. Rakstu vienāds, un tagad atceros, mīnus reiz mīnus dos man plusu, 1 reiz 10 reiz n būs 10n. Tā, rakstu saucēju, un saucējā man būs parastā izteiksme 3n mīnus 10. Jūs tagad domāsiet un teiksiet man, tur ir 10 un 10, es varu saīsināt 10. Nē, tā nedrīkst, jo šeit pa vidu taču mums ir izteiksme mīnus, tad starpība. Tātad, ko es daru? Es atceros, ka man drīkst saīsināt tikai reizinātājus, nevis starpību, tāpēc saīsināt 10 un 10 es nevarēšu, jo saucējā man pa vidu ir mīnus zīme. Paldies par uzmanību, visu labu!